beidzot es varu padalīties ar jums ar atsauksmi par savu mīļo Kindle. Es vienkārši dievinu šo e-grāmatu lasītāju. Es jau pat paspēju pārdot šo savai draudzenei, tāpēc, ka pēc maniem stāstiem viņa nevarēja izturēt un pasūtīja to jau tagad. Šis ir 11. paudzes Kindle 2024. gada, un jūs jau varat redzēt, ko es šobrīd lasu. Lūdzu, meitenes nenosoda. Viena no foršākajām featurām, kas ir šajā grāmatu lasītājā, ir tas, ka šeit ir apgaismojums, kas naktī nebojā redzi. Tas nav tas pats, kā lasīt no telefona, kur ir tā zilā gaisma, bet tas reāli ir tā kā vienkārši lasa grāmatu, bet ar apgaismojumu. Vēl viena problēma, kāpēc es ļoti daudz nelasīju grāmatas angļu valodā, tāpēc, ka es nesaprotu daudzus vārdus, un es nesaprotu tik ļoti labi angļu valodu, kā gribētos, tāpēc šeit ir vienkārši ideāla iespēja, kas ir, ja tu nesaproti kaut kādu vārdu, tu to vari iezīmēt. Pirmkārt, te ir tā kā paskaidrojums, ko nozīmē šis vārds, tad ir Wikipēdijā, tu vari palasīt rakstu par šo vārdu, vai arī vienkārši pārtulkot savā valodā. Protams, ka jūs varat ievērot, ka tā ir krāsa matcha green, kas ir vienkārši, dievīgi skaista, perfekta, ideāla. Pats Kindle ir ļoti viegls, viņš nesver burtiski neko, vieglāks par telefonu 100%. Šeit arī pašā Kindlā var uzreiz pirkt grāmatas, vai arī to darīt no telefona, vai arī ļoti viegli pārnest un ielādēt failus pašā grāmatā, tā kā tas ir ļoti, ļoti vienkārši un ir vairāki veidi, kā to izdarīt. Manā ierīcē ir 16 GB, kas ir nenormāli daudz grāmatām, tāpēc, ka grāmatas aizņem ļoti maz vietas. Ko es arī atradu, ir tas, ka Kindle var savienot kopā ar Goodreads un uzreiz uz Goodreads var padalīties ar savu atsauksmi. Tas ir tas, kā man pietrūka vienmēr un visur. Protams, manuprāt, fiziskās grāmatas tomēr ir foršākas pēc sajūtām, bet šis ir tik ērti. Man vairs nebūs nekādu attaisnojumu, lai lasītu mazāk grāmatas šogad. Protams, ka man jau ir nopirks gan vāciņš, gan arī šī lietiņa, lai kā ērtāk turētu Kindlu. Es aizmirsu, kā saucās. Un arī dažādas uzlīmītes, kā noteikti gaidiet nākamo video, kad tas būs Kindle dekorēšana. Es Kindle lietoju tikai kaut kur aptuveni nedēļu, tā kā es vēl nezinu visas features, kas šeit ir pieejamas, bet ja jūs kaut ko zinat, obligāti ierakstiet komentāros, tāpat, ka man ir ļoti interesanti uzzināt.